Sveiks, mazais! Man atkal ir priekš tevīm interesants stāsts. Vai esi dzirdējis par tādu valsti kā Ķīna? Ķīna atrodas Āzijā, un tā ir viena no senākajām valstīm pasaulē. Kad es biju Ķīnā, es redzēju, cik tur ir skaisti dārzi, mājas un ielās ir daudz cilvēku. Un tad es satiku vienu vecu, gudru vīru, kurš man izstāstīja šo stāstu. Vai gribi dzirdēt? Nu tad klausies. Kādā dārzā, kurā bērniem ļoti patika spēlēties, stāvēja šī lielā ūdens krūze. Ķeram taureņus! Tur bija daudz taureņu, un bērnu iemīļotākā rotaļa bija ķert taureņus. Kāds zēns vārdā Sīma Goņs tajā dienā devās pastaigāties pa dārzu. Bērni bija tā aizrāvušies sacensībā, kurš noķers vairāk taureņu, kad kāds no viņiem bija uzrāpies uz ūdens krūzes. Sīma Goņs pamanīja, ka tas nav droši, bet bija jau pa vēlu. Mazais puika centās aizsniegt taureni un iekrita iekšā krūzē. Un pārējie bērni bija tā nobijušies, ka nezināja, ko darīt, taču Sīma Goņs neapjuka. Viņš paņēma akmeni un ātri skrēja pie krūzes. Sīma Goņs ar akmeni trieca pa krūzi un tā sašķīda. Un zēns bija glābts. Bērni sanāca riņķī izglābtajam mazajam zēnam. Viņi jautāja Sīma Goņam, kā viņš to varēja izdarīt, un Sīma Goņs teica, ir jāspēj saglabāt vēsa galva un mierīgs prāts. Lai arī kas notiktu apkārt, tu sevī saglabā mieru. Un tad vari ātri izdomāt, ko darīt.